Šajā video es jums pastāstīšu, kā aizsargāt jūsu dokumentus un failus no nevēlamām acīm, kā piemēram zakšanas gadījumā, kad ļaundaris var izņemt cieto disku no jūsu datora, pievienot savam un pārlūkot un redzēt pilnīgi visus jūsu failus. To var panākt ar sistēmas diska šifrēšanu, un es parādīšu, kā tas ir jādara. Vispirms jāuzstāda programma ar nosaukumu VeraCrypt. To var atrast interneta meklētājā, un pirmajam rezultātam būtu jābūt veracrypt.codaplex.com. Šajā lapā jāpabrauc zemāk un jāatrod saite uz downloads. Un downloads lapā jāpabrauc uz leju un jāatrod VeraCrypt setup. Un jāuplādē un jāpalaiž instalācija. Instalācijas laikā jāpiekrīt noteikumiem next, install. Ok, un instalācija ir pabeigta. Šeit piedāvā izlasīt instrukcijas, nē, un palaižam VeraCrypt. Augšā ir sistema izvēle un ņemam encrypt system partition pašu pirmo. Spiežam next. Šeit var izvēlēties šifrēt vai nu Windows vai visu disku. Windows pietiks. Ja jums nav Linux, ņemam single boot. Algoritmu izvēle ir ok. Šeit ir jāizvēlas parole. Tā ir jābūt drošai un to nedrīkst aizmirst. Ja parole būs pārāk viegla, to būs iespējams uzlauzt. Ja paroli aizmirsīsiet, jūs netiksiet vairs nekad saviem datiem un viņus nevarēs atjaunot. Šeit papildus drošībā jāpaksina pelīts, paliek zaļš un spiežam next. Atkal next. Šeit var izveidot atjaunošanas disku. Ja nu kaut kas noiet greizi, šo failu varēs ierakstīt kompaktdiskā, ielikt datorā un dators ieies šajā diskā un varēs mēģināt kaut ko atjaunot. Es to saglabāju desktopa ar VeraCrypt rescuedisk.iso. Šeit piedāvā ierakstīt uzreiz diskā, bet mēs to darīsim vēlāk, tāpēc izvēlamies pašu pirmo, spiežam ok un vēlreiz ok. Šeit mēs tiekam brīdināti, ka šo disku varēs izmantot tikai šim datoram un nevienam citam. Tālāk tiek piedāvāts parakstīt tukšo diska vietu ar muļķībām. Tas tiek piedāvāts, jo faili patiesībā nekad īsti netiek izdzēsti. Tie tiek atzīmēti kā izdzēsti, un kad ir jauni faili, tie tiek pārakstīti pa virsu vecajiem failiem. Tāpēc ir iespējams, ka jūsu diskā ir palikuši kādi izdzēsti faili, par kuriem jūs nemaz nezināt. Un tos var izdzēst pārakstot pa virsu muļķības. Šajā gadījumā mēs to neizvēlēsimies. Tālāk tiks veikta sistēmas pārbaude pirms viss disks tiks aizšifrēts. Šeit ir instrukcijas, kuras var izdrukāt, ko darīt, ja nu kaut kas noiet greizi. Tālāk veicam restartu. Kad dators tiek ieslēgts, tiek prasīta ievadīt paroli un jāievada mūsu izvēlētā parola. PIN nav nepieciešams un verifying password var aizņemt kādu mirkli. Un pēc tam, kad sistēma ir ieslēgusies, mēs varam spiest pogu encrypt un viss disks tiks aizšifrēts. Atkal instrukcijas, ja kaut kas noiet greizi, un tas aizņems kādu laiku. Kad process ir pabeigts, tas ir arī viss. Sistēmas disks ir šifrēts, līdz ar to visi faili ir drošībā. Vienīgais var parādīt, kas notiks nākamreiz slēdzot iekšā datoru. Veicot restartu. Prasīs ievadīt atkal paroli, kā testā, ievadam paroli, PIN nav nepieciešams, un ielogojoties datorā, visi faili, kas ir C-diskā, gan arī dokumentos, gan arī visur citur, ir šifrēti un ir drošībā. Ja nezināt paroli, viņiem nevarēs tikt klāt. Tagad parādīšu, kā ierakstīt VeraCrypt atjaunošanas disku, ja nu gadījumā kaut kas noiet greizi. Visārtāk ir izmantot USB zimatmiņu, un var izmantot programmu ar nosaukumu Rufus, lai šo ISO atjaunošanas disku ierakstītu USB atmiņā, tā, lai varētu viņu ievietot datorā un iestartētos atjaunošanas disks. Spiežam download, Rufus 2.9, un augšā varēs izvēlēties ievietoto flash, pēc tam ISO image atrodam VeraCrypt rescue disk, un spiežam start un tiks ierakstīts.